Phantom Pro kultivators. Viņš ir izveidots speciāli tam mērķim, lai mēs nodrošinātu lielu darbu platumu un seklu augsnes apstrādi ar zariem un ar kaltiem. Ir tā, ka, ja mēs salīdzinām viņu ar pierasto rugainas kultivatoru, tad viņam ir bišķi mazāka kāja. Viņam maksimālais darba dziļums ir līdz 15 cm, bet pateicoties tam, kad viņam ir biežāk izvietoti zari, jeb 19 cm starp zaru rindu, mēs varam nodrošināt arī to, ka strādājot seklākā dziļumā, veicam intensīvu augsnes apstrādi un sajaukšanu. Ir tā, ka zaru skaits ir ļoti liels, bet arī zaru rindu skaits ir pietiekami. Ir 5 rindas, tas nodrošina to, ka mums ir augsta masas plūsma un laba caurplūde. Kas ir izteikts pro mašīnām, ir tas, ka mēs varam ļoti vienkārši noņemt arī aizmugurējos ruļus, jo darba procesā darba dziļums balstās uz lielajiem riteņiem un maziem kompensējušiem riteņiem. Ir tā, ka, ja ir nepieciešams, mēs varam noskrojot vienu skrūvi, izāķiet ārā visus ruļus un, piemēram, saimniecībām, kas grib rudenī apstrādāt savus laukus un atstāt viņus uz ziemu, tas ir izcils variants, izcils risinājums. Arī gados, kad ir ļoti liels mitums, mēs nodrošinām to, ka varam strādāt arī bez ruļļa, nebaidoties, ka kaut kas mums aizlips, pielips un pieies pilns. Ļoti smuks rezultāts tiek sasniegts ar šo agregātu, sekla apstrāde, liela platumi, maza degvielas patēriņa. Papildus tam, protams, viņus var aprīkot arī ar šļūci priekšā, vai atgriezēji vēl ir konkrēti 10-metrīgais modelis. Blakus viņam mums ir 6,5 metru modelis intensīvā sajaukšanās kāja. Šeit mēs varam redzēt, ka viņa ir fiziski bišķi mazāka kā pie pierastajām rugainas kultivatoram, bet ļoti labi iet iekšā. Viena no tām lietām, ko mēs varam gūt kā papildu aprīkojumu, ir priekšējais atgriezēja veltnis, kas ļoti smuki strādāja īpašajā saimniecībā ar kukurūzas, vai tāpat ir rapša rugājs. Viņš viņu sasmalcina sakāpā, jo ir mazajam diametram ir ļoti liels rotācijas ātrums. Visa regulācija ir hidrauliskā, mēs nodrošinām precīzu darba dziļuma kontroli. Un papildus tam mums ir plašs spektrs ar ruļiem, ko mēs varam izvēlēties. Piemēram, šajam 6,5 metrīgajam variantam ir dubultais U-veida profila rullis, kas ir pierasts un zināms mums Latvijā, un viņam ir disku līdzinātāji aiz zariem. Savukārt 10 metrīgajam arī ir tāda opcija, kuru mēs varam likt klāt, mēs varam noņemt nost. Ir zinātais sliedes, tas ir bišķi vienkāršāks risinājums, bet arī ļoti labi efektīvi strādā. Un šajā konkrētajā variantā mēs varam redzēt, kad ir V-veida rullis, tīpaši sausākiem, smagākiem apstākļiem, viņš smuki sasmalcina cilas un sagatavo augstu tālākai apstrādē. Kā vēl viena no papildu opcijām mēs varam pielikt klāt trešo rulli aizmugurē, kurš jau tiešām sataisa ļoti smuku virskārtu. Mēs varam pēc šī agregāta droši braukt virsū uz lauka ar sējmašīnu, kur ir disku priekšapstrāde, un tas viss darbs būs padarīts.